Labdien! Ar jums kopā ir Ilma Karčevska, psihiatrs, psihoterapeits. Mēs runājam par agresijas problēmām un šoreiz konkrēti runāsim par tieši personības agresivitāti, ja? Agresija formējas uz cilvēka noteiktiem domāšanas procesiem. Agresīvs cilvēks specifiski uztver ārējo iedarbību. Plašs situāciju loks, kas atver cilvēku, kas mums visus atver sadzīvē, ja tajā skaitā pat neitrāls pēc sava satura. No agresīvā, no šī cilvēka viedokļa tiek uzskatīts kā agresijas pamudinājums. To jau uztveruši vairāki autori savos darbos, bet pašlaik tas arī ir ļoti aktuāli. Agresijas galvenais komponents ir naids. Un arī virknē gadījumu ir motīvs agresijai uzvedībai. To ir atzīmējis Berkovičs savā darbā 1992. gadā. Kas ir, agresiju tomēr vajag regulēt, ja? Gribas īpašības ir agresīvās uzvedības regulators. Agresīvās īpašības arī ir saistītas ar citām personības īpašībām. Personības pārdzīvojumiem, trauksmīm, viņas vērtību orientācijām, līdera īpašībām. Līdera īpašības, kuram cilvēkam tā patiesībā nav līdera īpašības, lai gan viņš pats to neatzīst. Kurš ir, kas ir tas karavīrs, kas negrib būt par ģenerāli, kā tautā saka, ja? Tā kā mēs ģenerāli mēs nebūsim un mums iekšā tāda neliela agresija pastāv. Atkarīgs no cilvēka pašnovērtējuma, to ir atzīmējis Eda Millers, Kulakovs savās lekcijās. Šīs sakarības tiek skatītas no dažādām veselo un slimo cilvēku grupām. Analizējot subordinālās attiecības saistībā ar agresiju, kas saistītas ar psihiskiem procesiem, kā arī ar kognitīviem stāvokļiem, asociāliem gribas procesiem, ir izdalītas divas faktoru grupas. Pirmkārt, agresija bremzējoša un agresija stimulējoša. Faktori, kas aiztur agresiju. Pirmais faktors, kas aiztur agresiju, ir divas faktoru grupas. Pirmais faktors, kas aiztur agresiju, tas ir kognitīvais līmenis. Ir, reāla apkārtnes uztveršana. Kognitīvais līmenis, tas ir domāšanas līmenī. Cilvēks reāli uztver apkārtējo situāciju un tāpēc ir spējīgs bremzēt savu agresiju. Tad ir otrais ir emocionālais līmenis. Emocionālā līmenī tā ir empātijas izpausme. Empātija ir psiholoģiskas jēdziens, kas nozīmē otra cilvēka izpratni, empātiju. Ja? Un paaugstinās trauksmes līmenis, vainas apziņa. Gribas procesu līmenī tā agresijas kontrole izpaužas kā kontrole pār emocijām un par uzvedību kopumā. Faktori, kas stimulē agresīvu. Kognitīvā, kā jau teicu, domāšanas līmenī
ir traucēta adekvāta apkārtējās realitātes novērtēšana. Nu, traucēta. Daudz sajūtu, projektīva situācija, jā, emocionālā līmenī, empātijas pazemināšanās. Par empātiju mēs jau pieminējam, kas tas ir tā. Parādās emocionāls vērsums cilvēkam. Parādās izteiktas naida emocijas. Gribas līmenī tiek pazemināta kontrole starp emocijām un uzvedību kopumā, kas arī izpaužas kā tāda impulsivitāte, eksplozivitāte, agresivitāte, jo trūkstās kontroles starp uzvedību un emocijām. Impulsivitāte izpaužas tieši bez apziņas kontroles. Ja cilvēks būtu spējīgs saulēcīgi ieslēgt apziņu, viņš varētu nobremzēt to impulsivitāti. Tiek realizētas emocijas un uzvedība. Jēdziens eksplozivitāte, ko es jau minēju, akcentē emocionālo raksturu, emocionālo reakciju, paroksizmālo raksturu. Tā kā iziet, ka agresijas struktūras funkcionālie komponenti, pēc literatūras datiem var būt emocionāli, kognitīvi, gribas procesi, atrodoties ar šīm īpašībām subordinālās attiecībās. Taču attiecību koordinācijā sakarā ar agresivitāti ir motivēti raksturojumi, vērtību orientācijas īpašības, pašnovērtējums, intraverto un ekstraverto īpašību līmenis un citas īpašības, kas raksturojas darbībā, tas ir agresijas aktā. Intraverto sīkāk paskaidrošu, tas ir uz sevis vērsto vairāk cilvēku domāšana, pārdzīvojumu, un ekstraverto, kas vairāk reaģē uz apkārtni. Tātad jārēķinās ar to, ka ekstravertie cilvēki vairāk dos arī tādas emocionālas reakcijas kā agresivitāte, naids, eksplozivitāte, ja? Un kas realizējas tajā agresijās aktā. Principā par šo tematu mēs īsumā esam izrunājuši gan par agresiju kā tādu, gan par personībām, kas rada agresiju, gan par īpašībām, kas kontrolē agresiju. Tā kā par šo tematu pagaidām pārunu cikls ir noslēdzies. Paldies jums par uzmanību. Ar jums runāja ārsts psihoterapeits psihiatris Ilma Karčevska.